Labi, lai iet, padalīšos. Ļoti bieži man ir jautājums, kāpēc man ir sarkans deguns. Jautājums skan dažādos tembros, dažreiz kā liekas kaut kāda pamācība vai mācība, vai, kā es vienmēr saku, nespriediet pēc tā, ko jūs uz ātro redzat. Es, protams, varu daudz vairāk iekomentēt, uztaisīt atsevišķu video par to. Es zinu, kāpēc man viņš tāds ir un kāpēc vispār ir gan sarkans deguns, gan vaigi. Pateikšu tikai dažos vārdos. Nu, jau iet 8. gads. Dzīvoju ar fibromialģiju un TLG leukēmiju. No ārstiem sagaidīt neko nevaru. Daudz, kas ir iziets, daudz, kas ir izciets, daudz, kas ir izmēģināts, ak Dievs. To vien Dievs zina, kas un kā notiek. Kad jau ir pārlieku daudz sāpes, ciestas visu dienu un kaut kāds stress, tad mana nervu sistēma pārslēdz savārijas režīmā. Un tad to var redzēt. Mans deguns kļūst sarkans. Tā nav saaugstēšanās vai, nezinu, kaut kāda kosmētika. Tas ir mans ķermeņa SOS signāls. Tas nozīmē, principā uzreiz var redzēt, ka man ir ļoti, ļoti slikti. Es cīnos ar sāpēm un izsīkumu. Es nevaru to noslēpt. Tāpēc ļauju cilvēkiem to zināt. Ja redzi, man ir sarkana deguna. Vienkārši zini, man ir grūti. Ziniet, dažreiz vislielākais atbalsts ir vai nu klusums, vai sapratne, vai kāds silts vārds, vai apskāviens. Saudzējiet sevi un rūpējieties par veselību jau laicīgi. Aiziešu pagulēt. Lai fantastisks piekdienas vakars.